Lāčplēša dienā 11. novembrī mēs pieminām latviešu karavīrus un stāstot par atbrīvošanās cīņām parasti piemin kādu senu notikumu. 1919. gadā pāri gaisa tiltam pēc uzvaras pār Landesvēru Rīgā ienāk Ziemeļlatvijas armija un tās priekšgalā baltā zirgā ar zobenu pie sāniem Rīgā iejāja Jorģis Zemitāns. Pulkveža Zemitāna vārdā Rīgā nosaukta stacija un iela, kā arī laukums Teikas rajonā. 1995. gadā laukumā atklāts akmeņkaļa amata meistara Ivara Feldberga darbināts piemineklis Zemitānam. Skrīveru zemnieka dēls Jorģis Zemitāns, tāpat kā daudzi latvieši 20. gadsimta sākumā, izglītojas karaskolā. Zemitāns varonīgi cīnās Pirmā pasaules kara frontē, bet tad nokļūst vācu gūstā. Latvijā viņš atgriežas 1918. gadā. 18. gada decembrī viņš kļuva par Rīgas zemesargu priekšnieka palīgu un otras Rīgas rotas komandieri. Bet notika tā, ka lielinieki uzbruka un janvarī Latvijas karaspēkam atkāpjoties, Zemitāns nokļuva kā pilnvarota persona, militāra pilnvarota persona Igauniju. Un te sākas viņam karjeras ceļš. Viņš organizē Ziemeļa armiju vēl Tartu pilsētā, pēc tam viņu aizved kopā ar Igauņu armiju, viņa atbrīvo Cesis un sagrauj toreizējo Landesvēru. Slāvas dienas bija jūlijas un augusts, kad viņš ieeja ar balto zirgu Rīgā, kā Rīgas atbrīvotais, un no tā laika notika tāds nepatīkama lieta ar pulkvedi Bavodi. 22. māja 19. gada, kad Bavodis gribēja ieiet Rīgā, kā Rīgas atbrīvotais un Latviešu vienību komandieris, Landesvēra, kurai pakļautība viņš atradās, aizliedza viņam. Apstākļu sakritības dēļ ziemeļnieki atņēma Jānim Balodim un Dienvidu armijai Rīgas atbrīvotāju godu. Savukārt Bermontiādas laikā apstākļi iegrozījās tā, ka Vidzemes divīzijas un Rīgas frontes komandierim Zemitānam nācās zaudēt savu posteni. 1919. gada oktobrī viņš kopā ar Latvijas armijas virspavēlnieku Dāvidu Sīmansonu pieņēma lēmumu atkāpties no Pārdaugavas uz Rīgu. To uzskatīja par kļūdu un par mazdūšību. 16. oktobrī jau pa virspavēlnieku bija arī pats Sīmansona atvaists un iecelt Jānis Balodis. Un šī greizsirdība, Baloža un Zemitāna greizsirdība nāca visu Latvijas laiku. Un bija arī noorganizēta ļoti liela biedrība ziemeļnieki, kas atbalstīja un visādīgi popularizēja Zemitānu. Ja mēs skatāmies arī grāmatas, kas izdot jau Baloža laika 30. gados, tas Zemitāns gandrīz visur izsvitrots ārā. Kaut viņš skaitas kā latviešu izcelsmes Rīgas atbrīvotais. 20. gados viņš vēl bija armijas štāba, kaut kāds sastādīja reglaments un visāds cits palika darbības veica. Un 22. gada viņš atvaļināts. Vienīgais atbalsts, kas bija no valdības, tas ir Lāčplēša kara ordeņi, ko viņš saņēma par Ziemeļa Latvijas karaspēku noorganizēšanu un par cēsu kaujām. Zemitāna laukums ierīkots 1920. gadu beigās. Interesantus faktus par šo laukumu arhitektūras studenta Tamāra Pasāne atradusi arhitekta Pētera Bērskalna arhīvā. Zemitāna laukums vēsturiski, kā atklājās, bija karaspēka armijas atpūtas tāda vieta, bāzēšanas vieta. Un robežojās ar kooperatīva Savs Stūrītes zemēm un Matildis Palmu muižas teritoriju, kas ir uz Palmielas pusi. Zemitāna laukums patiesībā bija paredzēts daudz plašāks un daudz lielāks. Galvenā asa sākās no Brīvības ielas un Lielvārdes ielas krustošanās punkta, un pa centrālo asi tika virzīta uz Biķernieku ielas pusi. Pašlaik mēs stāvam laukumā, kas būtu bijis, ja viss būtu, teiksim, izpildīts pēc šī plāna. Laukumam vajadzēja sākties no šīs vietas, no šīm kabatām, un turpināties teritorijā starp Laimdotas ielu un Tālivalža ielu.
kooperatīvs savus stūrītis bija sadalījis zemes 5 kategorijās, kur mēs stāvam. Cenas svārstījās no lats 50 apmēram. Teritorija, kas atradās tuvumā Brīvības gatvei, cenas bija sākot no 2 lati līdz 4,60 par kvadrātmetru. 5. numurs, kas bija izbūvēts 30. gada, tā ir pirmā ēka, kas uzcelta Zemitāna laukumā. Arhitekti Hermanovski. Šī ēka tieši atspoguļo to būtību, kas bija arhitekti iecerējuši šī rajona apbūvē. Tas ir krīzes māja ar saimnieku dzīvokli un 3, varbūt 2 īres dzīvokļiem, no kā saimnieks varētu dzīvot. Pagalmā, protams, ir parastais šķūnis, malks šķūnis un veļas mazgatava. Tālāk aiz Pudika ielas ir 13. tagad numurs. Kādreiz viņš bija 11, Zemitāna laukuma 11. Un šī māja atkal interesanti to, ka kur beidzas māja, tur arī beidzas Zemitāna laukums. Es esmu tas īpašais cilvēks, varbūt, kur nav tik daudz, kas šeit es esmu piedzimusi, uzaugusi un joprojām dzīvoju. Ja? Un šī māja, kur ir celta 30. gadu vidū, ja nobeigta, mani vecāki bija pirmie īrnieki vai mītnieki, kā tajā laikā teica. Tur bija Špīs māja, Asmus māja, Rozes māja. Šī tagad saucās Saulīšu māja, bet patiesībā tajā laikā tur nebija saulīts. Eglīšu māja, Zaķīšu māja. Savukārt šis laukums, kur tagad ir šī būvniecība un skola, ja, bija tīrais smilšu laukums, kur vēlāk tātad kara gados dārziņas ierīkojumi. Es, piemēram, karu atceros šādi. Tātad tā dārzā bija bunkurs, kurā mēs gājām slēpties, kad sākās uzlidojumi. Ja. Un mēs tur ap to bunkuru ņēmāmies un ienāca kaut kādu vārdu zaldātu un piedāvāja mums bērniem tādās tā kā buņģiņas tagad ir šitas te piens kondensētais, medus tāds sacukurots. Krievs savukārt, es atceros, jā, teiksim, Krievu laikā, kad šeit bija tātad profesora Eglīša māja un ka no turienes ved ārā grāmatas un dedzināja, jā, teiksim, nu, viņa biblioteku, jā, izved. Nu, aiz katrām no šīm mājas ir dārs iekšējais, jā, un man bija tā laime, jā, ka tā laikā bija vēl dārs. Tagad, protams, tur stāv 8 mašīnas, jā, un no dāras tur nav ne smakas, jā. Un es smējos, kad mana meita vēl izbaudīja to dacu, neparvēlt viņai brūnas acis, jo viņi gulēja zem ķiršu kokiem, jā. Man bērnība saistās ar šķūnīšiem, jā, malkas šķūnīši. Jo tajos tika izspēlēti fantastiskas lietas. Ja? Varbūt, ka mana darbība, ja? Mana, nu, teiksim, tāda dancošana un režisoriskais variants sākās ar šiem šķūnīšiem. Man jau ļoti patīk, ka te ir tādi mīļi nosaukumi Mazais veikaliņš. Tos, ap citu, izdomāja arī viena no šiem vietējām meitenēm, tāda Mirdza. Šis veikals, kur tagad ir, manuprāt, visgaršīgākās kūkas, vistuvākā rajonā, kur var nogaršot, ja, bija grāmatveikals. Ja? Un tagad grāmatas ir tur? Grāmatas tur bija petrolejas bodi. Savukārt šis stūris apaļais, tur bija skārnis. Vecāmāte man, ko es saucu par macīti, sūtīja pirkta vērša gaļu, un es, protams, ilgi stāvēju, jo es, protams, nemācīju atšķirt, laikam jērgaļu, jo toreiz bija modē jērgaļas kāpos zupas, un kopš tā laika es jērgaļas kāpos zupu vairs ēst nevaru, jo viņas tika vārītas lielā katlā, svētdienas vakarā un ēd līdz sestdienai. Šeit bija 4. trolejbusa galpunkts. Un tad, kad viņi atklāja, tad ļāva visiem vietējiem bērniem pa brīvi izbraukt vienu maršrutu. Iedomājieties, kas tas bija pa prieku, jo līdz tam jau mēs bājām tikai vai no kājām, vai ar tramvaju. Un trolejbus tas bija vispār kaut kas superīgs. Zemitāna laukumā vislabākais akcents. Tas ir kinoteātris Teika, un šī ēka, ļoti skaista 5-stāvu ēka, kas būvēta 33. 35. gada pēc Teodora Hermanovska projekta. Būvētais bija Hugo Zaķīts, kas arī 36. gada šī ēkā atklāja kinoteātru Teiku. Un no šī kinoteātra, protams, nāca nosaukums visam rajonam. Tāda reklāma, kas ir šeit, Teika, tieši vārds Teika, nav nekur Rīga saglabājis. Tas ir 30. gadu veidotas, jo bija speciāli darbnīcas, kas veidoja skārdnieku darbnīcas, kas veidoja šīs reklāmas. Jo bija no skārda jāizgriež burtus, jāuzbūvē kastīti, katrai kastīti ir atsevišķa ieeja priekš neona gaismas. Vesela sistēma tur izstrādātā. Un
Šīs kastītes būvē ilgus gados. Šis kinoteātris bija ļoti populārs, jo ļoti daudz cilvēki brauca tālu ceļu, jo šeit atkārtoja labas vecas filmas, filmu šedevrus. Man bija tā priekšrocība, ka mans onkols Saša savulaik te bija par kinomehāniķi. Un tad es varēju nākt skatīties, un, piemēram, filmu ar aktieru, kurš bija tik skaists Kādočņikovs, kas saucās Izlūk varoņdarbs. Es esmu skatījusies vismaz 9 vai 10 reizes, ja, jo mēs varējām tikt iekšā. Un dīvaini bija tas, ka pat kaut kad vai nedēļu atpakaļ viņi rādīja pa televīziju, un es skatījos, domāju, kungs, kas bija tas, ja, kas tajā filmā šos bērnus, ja, pārņēma. Tālāk bija kaut kāds laiks, ka pēkšņi parādījās vācu filmas, trofeju filmas, kur, protams, bērnus iekšā nelaida. Ko mēs darījām? Mēs pārģērbāmies. Mana skolas biedra Ira, daktara Riekstiņa tagad, ja, viņa pārģērbās, viņa bija tāda jaunkundzīte uz augstiem papēžiem, un es pa vecenīti, ja, es tādu nolīku uz omas kaut kāds, ja, un tad mēs tā, protams, es domāju, ka viņi visi mūs atšifrē, bet mūs laid iekšā, ja. Savukārt, teiksim, skolas laikā šeit notika visādi aģitācijas pasākumi. Es esmu skaitījis pantus par sliktiem kapitālistiem un onkulis Sēmu un cik viņš ir slikts un tam līdzīgi. Ja? Tā kā, protams, jā, un žēl, es domāju, ka ļoti žēl, ka tagad, ja, teiksim, šis kultūras centrs ir pārvērties, ja, pa tādu krāmbodi. Padomju laikā Teikas laukums bija 21. jūlija laukums. Atgādinot, ka 1940. gadā šajā datumā Latvijā tika atjaunota padomju vara. Vācu okupācijas laikā te bija Berlīner plats, bet vietējie visos laikos to spītīgi dēvē par Teikas laukumu. Tie visi bija tas vidējais slānis, pēc kā mēs tagad tiecamies, jā, un kas patiesībā būtu jāuztver par to stiprāko un pabatīgāko. Izrādās, tātad mamma spēlēs tenisu, mamma ir braukusi ar slēpēm, jā, ir gatavojušies braukt uz Berlīnas olimpiādu. Šis laiks, jā, šie cilvēki bija gatavi augt un arvien vairāk piepildīt savu dzīvi, jā. Diemžēl tas tik pārauts, jā. Droši vien, ja nebūtu karš un pēc tam tie okupācijas gadi, es domāju, ka šie skaistie cilvēki būtu palīdzējuši mums uzcelt ar skaistāku sabiedrību, varbūt kā mums pašlaik ir. Vai Rīgas ielām ir tāda īpaša smarža? Es domāju, ka tā smarža tāda nosacīta. Nezinu, vai tā būtu smarža tajā smakas izpratnē, ja? Bet es domāju, ka tā ir smarža šajā mājas izpratnē. Izkāpjot ārā no trolejbusa, es esmu ienākusi tajā gaisotnē, kas ir man mājas gaisotne. Ja? Man šeit nav bail staigāt vakaros. Ja? Man šeit ir šī drošības sajūta. Ja? Un ja katram cilvēciņam arī tagad, ja, šī drošība, šī mājas sajūta rastos un paliktu, tad droši vien arī viss būtu labāk, ja? tādā valsts mērogā. 19. gadsimta 80. gados Rīgas ielu sarakstā parādās Kroņu vai Kroņa iela. Šim nosaukumam nav saistības ar kapu kroņiem, bet Kroņi tas ir valdības kazarmām, kas atradās starp Dzelzceļu un Pērnavas ielu. Ielas posmu no Krišjāņu barona ielas līdz Dzelzceļam 1961. gadā pārdēvēja sarkanā partizāna Padomju Savienības varoņa Otomāra Oškalna vārdā. 1993. gadā atjaunoja Kroņu ielas nosaukumu, bet pēc 3 gadiem ielai deva Zemitāna vārdu. Sava laika, protams, te bija izdalīti zemes gabali maziem tādiem dzimtsnomniekiem, kuri sabūvēja nelielas mājas un ierīkoja visāds augļu koku un dārziņu dārzus. Kad izbūvēja Rīgas Milgrāvju dzelzceļu, šie zemes gabali palika ļoti interesanti ar to, ka varēja piegādāt savu preci tieši uz Rīgas ostu pa dzelzceļu. Un šeit sāka attīstītas fabrikas. Viena no pirmiem, kas te dibināta 1874. gadā, tas ir mašīnu būves rūpniecība Felzers & Co. Šī fabrika ļoti bagāta, jo viņa apgrozījums bija 2 miljoni rubļu, priekš tiem laikiem milzīga nauda, un strādāja ap 1000 strādnieku. Bet pretējā pusē, tajā paša Zemitāna iela, izveidojas viena cita fabrika, ko mēs pazīstam kā Rīgas svīna
krāsu fabrikā. Šo uzņēmumu dibināja tirgotājs Simoni 1888. gada, bet viņš ilgi neturpināja, jo to pārņem brāļi Kamarini, ļoti slavena drogu un krāsu liela tirgotava, ne tikai Rīga, bet arī Krievijā. Un šī brāļi Kamarini sāka būvēt jau pirmās mūra rūpniecības ēkas. Brāļi Kamarini nolēma nodibināt kopējo Krievijas Reinas svina krāsu fabrika, kas bija nodibināta 1893. gadā. Šī fabrika vēl ilgus gadus darbojas arī padomju laikā. Ejot gar fabrikas ēkām, tad interesants elements ir. Tāds liels skrūves, un tas ir savilces. Jo pie lielām iekšējām telpām vajadzēja speciāli papildu savilces, tādu metālu stieni, kas satur abas puses. Pie tam, ja iekšā vēl ir kaut kāds krāns, tad tas tur papildu smagumu. Augšā var celt lielāko svaru. Un padomju Krievijā kādreiz, kad baznīca pārvērta par traktoru remontu stacijām, tad tie remontnieki, protams, nesaprāta, priekš kam tas liekais metāls, jo toreiz bija metāla trūkums pēc revolūcijas, un sāka griezt nost šīs stieņos. Un baznīcas, protams, sabruka uz galvam. Otrais tāds interesants elements, standarta kaut kāds stienis, trīsstūris, kas ir ar roku kālējis speciāli savocī, lai pasargātu. Jo parasti ir, ka ejot no krogiem, un kad cilvēks ļoti dusmīgs, viņam gribas ar kājām spārdīt visu pēc kārtas. Te vēl smaržo krāsas. Jā, tā kā krāsu smarža vēl nav izgājusi ārā. Vai что-то нелегальное? Attīstoties rūpniecība, protams, bija nepieciešama pēc lētiem strādnieku dzīvokļiem. Un mūrnieku meistars Raute 1913. un 14. gada izbūvēja 6 stāvu dzīvojamu ēku. Šī ēka ir interesanta to, ka tā ir vienīgā dzīvojama ēka, kas atrodas uz Zemitāna ielas. Labdien! Mēs pārtraucu jūsu sarunu. Mēs nākam skatīties vienīgo namu šajā ielā īsto. Kāpēc jums ir Čaka iela 151? Kāpēc nav Zemitāna iela? Pionieri iela pirms tam. Pionieri iela bija, un tad viņu pārtaisīja par Čaka ielu. Te mums bija otra māja, iesākot ar 1. numuru. Vot tur, kur tas mašīnas stāv. To māju bombardēja. Māja sabruka. Palika 33. dzīvoklis mūsu mājā, vot tā negalā. Tad arī turpinājās, tas sākās tie numuriņi no tās, kā tā mājiņa bija beigusies, no 32. Citiem tas izraisa tādu izbrīnu. Mūsu mājā ir 60 dzīvokļi, un visi vienistabu dzīvokļi. 62. gadā, Krievu laika, mums ietaisīja apkuri, ievilka toaletes, ietaisīja, ja? Un tā mēs sākam dzīvot ar visam labie. Karstais ūdens mums bija, mēs dzīvojam ar visam labie rīcībām. Tagad, kur mums ir apkure, siltum ietaisīts pagrabā, tur bija tipografija. Nelegāla tipografija bija. Nelegālais konspiratīvais dzīvoklis, kad 43. gadā iesūtīja Imantu Sudmali kopā ar Maldis Kreļu, Džembankoviču, Misu un visu to nelegālo to grupu, kā viņas tagad Plīners karo par viņiem, bet viņas uzskata par teroristiem bandītiem, jo Sudmals 43. gadā ievietoja bumbu Doma laukuma atkritumu tvertnē, kur sprāga, viņš bija domādams uzspridzināt vācieši, bet aizgāja bojā mierīgi iedzīvotāji. Un viņi bija iesūtīti no Maskavas, lai izveidotu pagrīdes tīklu. Vai tad Sudmalis ar te būtu bijis? Nu, es domāju, ka viņš pa tām kāpnēm ir staigājis. Te ir durvis. Vai tās būs ciet? Jā, ciet. Viņas cietaisai. Vot te maza istabiņa. Jā. Šitās durvis, vot te maza istabiņa, te viņi visu kārtoja. Ja? Un tur viņiem bija tā
Tur bija tā tipogrāfija. 5. stāva, atbīdot vannu, bija uztaisīt pašu vanna, vai ne? Tagad jau arī mums ir citi ielikuši vannas vai dušs. Bija caurums tāds, un pa kuru nolaidās uz leju starp sienām. Notikums šajā namā rakstnieki Gunārs Cīrulis un Anatols Imermanis atspoguļojuši romānā Dzīvoklis bez numura. Šeit ir tas saucamais nelegālais dzīvoklis, konspiratīvais, kurā pulcējās pēc grāmatā aprakstītiem notikumiem dzīvoklis bez numuru. Un arī patreiz viņš izskatās tā, ziniet, atklāt izteikties pabēdīgi, ja paskatās, reku numurs ir apgriezt uz leju. Noņemts metāls, durvis ir bijušas otrādi. Te mūžīgi notiek kaut kādas nelaimes. 95. gadā tas dzīvoklis dega. Es te glābu to kaimiņā no tā dzīvokļa vilku ārā. Tas dzīvokļi aizdegās ne no kā televizors. Nelegālais dzīvoklis esot pastāvējis gandrīz gadu, kamēr Gestāpo ziņotājiem, kas tika iemitināts koka mājā turpat kaimiņos, izdevies pagrīdniekus izsekot. Visi arestēti un nogalināti Gestāpo. Es uzskatu, tie cilvēki, kas ir gājuši nedabīgā nāvē bojā, tomēr veido savu astrālo pasauli un viņi ierodas pie mums. Un tad, kad es te dzīvoju, bija tāds smaga ļoti sajūta. Tad bija tāda sajūta, ka no tās mājas jāskrien ārā, ka kāds it kā dzen ārā. Nu, vēl tas varētu būt izskaidrojums, ka šeit iet ūdens strāvas un magnētiskās strāvas un ka šeit cilvēki rīkojas neadekvāti. Varbūt arī aura, varbūt imanta sudmaļgarste staigā. Nemaz nav tik smieklīgi, jā. Pirms 20 gadiem ceļot tiltu, kas savieno Čaku un Ieriķu ielas, māja zaudēja skaisto pagalmu, ko ieskauj dzelzs vārti. Pazuda arī apstādījumi ar soliņiem stacijas laukumā. Te bija zaļš laukums. Soliņi stāvēja, varēja atpūsties vecie cilvēki. Bija jasmini sadestīti, ja? Ļoti skaisti bija, kā uzbūvēja šito tiltu, uzbūvēja šito kafejnicu. Viss mums gāja būt, tad sabūvēja šitās visas būdas te tirgoja, nezinu ar ko. Ziniet, kur mēs tagad palikam? Zem tilta. Stacijas Zemitāni atrodas 4 km un 600 metrus no Rīgas stacijas. To atklāja 1889. gadā, nosaucot par Aleksandra vārtu staciju, jo Aleksandra vārti toreiz atradās pie Gaisa tilta. Caur šiem vārtiem Rīgā ienāca Zemitānu komandētā Ziemeļlatvijas armija, tāpēc stacijai 1928. gadā deva Lāčplēša kara ordeņu kavaliera Jorģa Zemitāna vārdu. Lāčplēša diena man saistās ar manu vectētiņu, tas ir tēvu, kurš ir apglabāts tagad Saudas kapos. Viņš ir karojis Dobeles kājnieku pulkā, un ģenerālis Piņķis viņam izsniedz Lāčplēša piemiņas zīmi un diplomu par piedalīšanās kaujās. Šī iela ir nosaukta Zemitāna vārdā. Būtībā te ir valodas komisijai darbs, ne Zemitānu. Viņa jau nebija 3, 4, 5, 6, bet 1. Šodien Zemitāna laukumā nav kur ābolam nokrist, jo tas ir pilns ar Latvijas hokeja izlases līdzjutējiem, kuri draudzīgi skandē sārauj, sārauj, sārauj. Un tā nav nekāda utopija, jo šeit taču atrodas Rīgas adītājs, kurā ir izgatavotas visas latviešu hokeja fanu formas. Tālu pazīstami trikotāžas fabrikas Rīgas adītājas izstrādājumi. Par to glītumu un gaumīgumu gādā ļaudis, kuri paši draugos ar īsti mūsdienīgu darba estētiku. Diemžēl pat hokeja fanu uzmundrinājumi vairs nepalīdzēs uzņēmumam, kas apģērba arī bērnu sporta skolu komandas. Rīgas adītājām pasludināta maksāt nespēja, un ražotnes pārņem igauņu firma. 30. gados šajā pašā vietā notika pretējs process. Latvijas firma Degviela pārņēma Krievijas Baltijas naftas pārsūknēšanas rūpnīcu. 37. gada Karļa Umaņa politika bija sekojoša, ka vajadzēja ārzemju kapitālu
izņemt ārā no apgrozībām. Un visi uzņēmumi, kur bija pār pa 50% rietumu kapitāls, rietumu vai austrumu kapitāls, tika likvidētas. Tā arī tika likvidēta firma Latrus un nodota visas akcijas un rūpnīcas nodota akciju un sabiedrībai degvielā. Stacija Zemitāni Rīgā atkal ir kopš 1993. gada, taču daudzi ieradumi pēc to dēvē par Oškalniem, jo pirms tam gandrīz 50 gadus stacijai bija sarkano partizānu komandiera Otomāra Oškalna vārds. Es savā bērnībā, tāpat kā daudz citi mani skolas biedri, trenējos basketbolā. Mēs visi gājām uz Vēju sporta skolu, kas atrodas aiz Gaisa tilta. Un taisnākais ceļš veda mūs gar Latvijas balzāma žogu, gar dzelzceļa sliedēm. Ļoti interesanti bija šķērsot šo dzelzceļu, jo faktiski šis ir vismaz Rīgā viens no platākajiem sliežu ceļu salikumiem. Tomēr viena lieta man ir iespiedusies ļoti dziļi atmiņā, un tas ir 86. 87. gadā uz viena no tilta balstiem varēja redzēt mehāniski uzspiestu pretpadomju uzrakstu, izbeigt Latvijas okupāciju un kolonizāciju, kaut kas līdzīgs. Mēs toreiz klases biedri gājām garām šim uzrakstam un ļoti priecājāmies, jo šis uzraksts ilgu laiku netika nodzēsts un domājām, kas tie ir par drosmīgiem cilvēkiem, kas šādu lietu ir atļaujušies izdarīt.